Labdien visiem, labvakar! Kurš skatīsies ierakstā, tam varbūt arī rīts. Mans vārds ir Agnese Zīra, un es padalīšos tajā savā stāstā par vairogdziedzeru veselību, kāds bija tas mans sākums un kā es tiku uz strīpas un ko patiesībā vispār var darīt, ja, jo es šo jautājumu šobrīd esmu izpētījusi ļoti padziļināti. Es to pētu jau daudzu gadu garumā, bet kamēr man nebija tādi sācinājumi, tad es, protams, to dziļāk arī nepētīju. Pirms vairākiem gadiem, tas ir pirms gadiem, tagad man dēlam ir 11 gadi, pirms gadiem 10,5, man atklāja, ka vairodziedze arī ir mēsli. Tas bija man grūts periods dzīvē, es biju atbraukusi no Norvēģijas, pārvākusies uz Latviju, šķīrusies tikko, palikusi viena pati ar 3 bērniem. Man bija visu laiku pastāvīgs stress, un trakākais bija tas, ka uz to brīdi es nevarēju aiziet strādāt, jo mazos baroju ar krūti. Biju palikusi pilnīgi bez ienākumiem, tā dzīves situācija tiešām bija ļoti tāda. Tajā brīdī es biju sagrauta dzīves. Nu, lūk, un tad, protams, es gāju, kā jau parasti mēs ejam ģimenes ārsts, tad aizsūtīju mani pie endokrinologa. Parastās analīzes man neuzrādīja nekādas hormonālās izmaiņas, ne TSH, ne T3, T4, viss bija normas robežās. Vienīgais mani aizsūtīja uz ultrasonogrāfiju, un tur atklāja, ka man vairogdziedze arī ir mezgli. Es nonācu tātad pie šī te ārsta un endokrinologs. Tajā brīdī man ļoti pārsteidza ar savu tādu nostāju, ja, kad, ja strādās pa ātru, tad vienas zāles, ja strādās pa lēnu, tad citas zāles, un es jautāju, vai tiešām nav citu variantu. Nu, nē, protams, es meklēju citus risinājumus un atkal nonācu uz dabas ceļa. Tas bija alternatīvais ceļš, ja, protams, kur es atbildes dabūju. Un šodien es arī parādīšu un pastāstīšu, kādas atbildes tad es dabūju, ja, un kā tas viss patiesībā darbojās, jo tas ceļš mums katram ir savs, taču iemesli pārsvarā ir vieni un tie paši, kā mēs nonākam pie šīs saslimšanas. Tagad es uzlikšu jums redzamā veidā tātad prezentāciju, ko esmu sagatavojusi. Šeit vairāk ir par vairogdziedzeru mezgliem, bet tas attiecas ne tikai uz mezgliem, bet arī uz visu pārējo, ja? Tātad, kas ir vairogdziedzera mezgli? Tātad tie ir lokāli sabiezējumi vai veidojumi tieši vairogdziedzera autos, varbūt gan mazi, gan sataustāmi, gan redzami ultrasonogrāfijā. Taču jāsaprot ir viena lieta, ka mezgls nav diagnoze. 95 līdz, 90 līdz 95% gadījumā mezgli vispār ir labdabīgi. Bet tie var būt gan cieti, gan šķidrumus atturoši, gan jaukti, hormonāli aktīvi, neaktīvi, nu, protams, ļoti reti ļaundabīgi. Tas ir prieks, ka pārāk bieži. Virzamies tālāk. Galvenais tātad šis te iemesls, kāpēc veidojās mezgli, ja? Tad, kad es meklēju šo informāciju, es atradu to, ka tas var būt gan joda trūkums, ja? Gan šis te hroniskais stress, kas tajā laikā man reāli arī bija. Un, protams, autoimūnie procesi. Tad, kad jau es padziļinātāk meklēju, kā veidojas šie autoimūnie procesi, izrādās, ka tas ir piesārņojums šūnās un kā tas veidojās. Visas toksiskās vielas nonāk mūsu organismā caur muti, caur ādu. Visbiežāk pārtika ir pilna ar konservantiem, ēvielām, krāsvielām, garšas pastiprinātājiem un ķīmiskām vielām, kas tātad nodrošina to, lai produkts labi izskatītos, lai viņam būtu ilgāks derīguma termiņš. Ja? Līdz ar to tas viss nonāk caur muti un, protams, uzsūcās zem mēles galvenajā asinsvadā un ļoti tuvu ir vairogdziedzeres. Tāpēc vairogdziedzeres sevišķi cilvēks smēķē, lieto alkoholu vai, teiksim, ēd visu kaut ko. Nu, atzīšos godīgi, es tajā laikā, tā kā man bija stress, bija diezgan, nu, tāds pārmērīgs stress, es arī šad tad kādu vīnu iedzēru un bija arī periods, kad es uzpīpēju. Un bija periods, kad, protams, es ēdu visu pēc kārtas tikai tāpēc, ka kaut kā nomierinātu sevi un tiktu pāri tām dzīves grūtībām, kurās es biju nonākusi. Nu, katram tas var būt kaut kāds cits stāsts, jā, protams, citi stresi, citi pārdzīvojumi, vai varbūt arī cita pārtika, bet jebkurā gadījumā šie autoimūnie procesi, ja viņi ir jau sākušies, tad, diemžēl, ir jāpieiet pie tā visa ļoti, ļoti nopietni, jo autoimūnie procesi, tas nozīmē, ka šūnas uzbrūk pašas savam organismam, tātad imunitātes šūnas jau uzbrūk, un tas ir ļoti nopietni. Un tur ir jau jārēģē, jau kaut kas jādara, lai neaizietu ļoti nopietnās slimībās un problēmās. Ceturtais ir tāda hormonālās svārstības. Nu, protams, pēc grūtniecības tā man bija trešā grūtniecība, man bija reāli hormonālās svārstības.
Jo svarā es biju pieņēmusies ļoti strauji un diezgan liela es biju, jā, man bija grūti arī samazināt šo te svaru, tas vien norādīja uz to hormonālo fonu. Nu, toksīnu un piesārņota vide, protams, tāpēc, kad es biju dzīvojusi Norvēģijā, un tur viņiem ir ļoti piesārņota pārtika ar ēvielām konservantiem, un arī viņiem ir modē tās visas žēlējas končas un visādi tādi ķīmiskie saldumi, ja, kurus arī, protams, man gribējās, un visi tur ēd, un tas ir normāli, un, protams, es arī pie tā visa, kā saka, biju tikusi. Nu, un sestais ir reāls minerālu vielu trūkums. Ja mēs neēdam pilnvērtīgu uzturu, un kas ir no, teiksim, dabas, ja, tad, protams, ka minerālu vielu trūkumi viņi veidosies. Bieži vien arī no dabas veidosies, tāpēc, ka mums zeme ir pārāk pliekana, vairs nav tāda zeme, kā bija kādreiz. Nu, lūk, un tad ir tā tad par to, kāpēc vispār veidojas kaut kādas problēmas ar vairogdziedzeri. Viens no lielākajiem cēloņiem tas var būt joda trūkums. Sevišķi, ja ilgstošs trūkums. Tad notiek dziedzera pārslodze, nevienmērīga šūnu augšana un mezglu veidošanās. Īpaši aktuāli reģionos ar zemu joda pieejamību, bet es teiktu, ka mūsdienās tas ir ļoti, ļoti izteikti. Stress un nervu sistēma. Nu, protams, hroniskais stress, ja cilvēki ir kaut kāds pārdzīvojums ilgu laiku vai apspiestība vai sliktas attiecības, ja kādā situācijā es arī biju, tad, protams, vai citiem kādreiz ir darbā sliktas attiecības vai teiksim, attieksme no darba devēja vai nepatīk vai pārāk liela slodze, un cilvēks visu laiku dzīvo stresā, tad, protams, ka viņam visu laiku būs augšā kortizols. Un šis te kortizols traucē tiem hormoniem T4 pārveidoties par T3 un izjauc hormonālo līdzsvaru. Līdz ar to vairogdziedzers strādā tādā kā avārijas režīmā. Un ilgtermiņā, protams, tas noved pie jau struktūrālām izmaiņām, ja? Kas arī manā gadījumā bija. Autoimūnie procesi, tas ir tiešām jau nopietnāk, tāpēc, ka šīs šūnas sāk uzbrukt pašas sev, Hashimoto tiroīds, ja, kad organisms uzbrūk savam vairogdziedzeru šūnām, kad imunitātes šūnas atpazīst vairogdziedzeru šūnās tā kā svešķermeņus, jeb toksīnus. Varbūt tas var būt kaut kāds pat vīrus, varbūt tās var būt baktērijas, tas var būt kaut kas tāds, kur imūnas šūnas uzskata, kad vajag glābt situāciju, un viņas tāpēc arī uzbrūk, ja. To var noteikt ar analīzi, kas ir antivielu analīze, un tajā šis bija tieši mans gadījums. Tieši mans gadījums, tāpēc, ka man visas analīzes bija labas, izņemot antivielu analīzi. Bet tas jau bija pēc daudziem gadiem, es tajā laikā to vēl nebija atklāts, man vienkārši atklāja mezglus, un tā es turpināju dzīvot. Protams, pēc tam es pastāstīšu mazliet sīkāk, tātad organisms uzbruk pats sev, un vēl hronisks iekaisums var būt vairogdziedzerī, bet tāds iekaisums, ko parastās analīzes neuzrāda. Tas ir iekšējais audu iekaisums. Un tad notiek šī audu pārveidošanās un veidojas mezglainas struktūras. Nu, un tad, kad ir hormonālās svārstības, īpaši sievietēm grūtniecība, pēcdzemdību periods, perimenopauze vai menopauze, estrogēna ietekme var veicināt arī mezglu augšumu. Jā, bet to visu arī, protams, var līdzsvarot. Toksīni un vide. Nu jā, te mēs jau mazliet ierunājāmies, jā, tātad gan smēķēšana, gan alkohols, gan ķīmiskās vielas, gan plasmasa, pesticīdi, smagie metāli, dzīvsudrabs, alumīnijas, tas, kas ir vakcīnās, jā, kosmētika, sadzīves ķīmija, mūsdienās šampūni, krēmi, tas viss, kas no āras nokļūst uz mūsu ādas, tas nokļūst arī ķermenī. Traucē joda uzņemšanu hormonu sintēzi. Tātad, jo vairāk mums ir toksīni un vide ir organismā piesārņotāka, jo traucētāka ir šī joda uzņemšana. Un pats lielākais ir tieši minerālu vielu trūkums, tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs stresojam, organisms šos minerālus ļoti strauji iztērē. Taču, piemēram, jūs šeit redzat, ja, kas ir svarīgākie? Selēns ir svarīgs vairogdziedzerim, jo viņš aizsargā tieši vairogdziedzeri. Vēl ir cinks, ja, tieši hormonu vielmaiņai. Taču dzels, analīzēs mēs to redzam kā feritīnu, tas jau ir paredzēts hormonu veidošanai, un feritīns pazemināts bieži vien ir tāpēc, kad zarnu traktā ir iekaisums. Tas norāda uz to, kad organisms ir ļoti saistīts ar zarnu traktu.
Un, ja zarnu traktā ir iekaisums, kas bieži vien arī ir, tāpēc, ka cilvēki ēd visu pēc kārtas, glutēnu un tādus produktus kā miltus, baltmaizi, bulciņas, kas aizķepina zarnu bārstiņas, veido tur slikto baktēriju augšanu, kas līdz ar to izraisa gļotu veidošanos zarnās un veidojas šis iekaisuma process gļotu mucīnu slānis. Par to mazliet vēlāk parunāsim. Tātad minerālu trūkumi, viņi tiešām palēnina šī te vairogdziedzera darbību. Kā organisms var signalizēt par to, ka kaut kas jau nav kārtībā? Nu, protams, pirmais būtu tāds vieglāks, nogurums. Ja cilvēks sajūt tādu nogurumu vairāk, biežāk. Tas man bija ļoti izteikti, bet es, protams, to neasociēju ar vispārējo. 3 bērni, mazi, skraida, darbs, viss, kad sāku strādāt, man bija pārslodze, un, protams, nogurums bija nereāli liels. Svara izmaiņas bija, jā, bet tas bija saistīts ar grūtniecību. Es līdz ar to nevarēju to saprast. Nebija tā, ka bez grūtniecības vienkārši svars. Jā. Protams, ir sievietes, kas saka, līdz 40 bija normāls svars, pēc 40, nu, tā pieauga klāt 10 kg, ne no kā. Sēžu it kā uz salātiem, bet svars aug augumā. Tas arī ir par šo. Tas stāsts ir par to, ka hormoni nestrādā pareizi, kaut kas nav kārtībā. Jāpievērš uzmanība vairogdziedzeriem, minerāliem, attīrīšanai. Nu, man bija spiediena sajūta kaklā un kamuls rīklē. Man bija tāds sajūta, ka man kaut kas kaklā ir iestrēdzis. Es atceros, vienreiz biju pie mammas, viņa man bija pacienājusi ar pupiņu zupu, un no šīs pupiņu zupas man bija kaut kāda reakcija, kad bija sajūta, ka kaut kas ir iestrēdzis. Es tur skatījos spoguli, urķēju, meklēju, nevarēju saprast, kas tas ir, bet tad, kad jau nākošais tas notika, es jau atradu informāciju, ka tas ir saistīts ar vairogdziedzeri, ka tas patiesībā nav nekas iestrēdzis, vienkārši ir tā sajūta. Un balss aizsmakums. Tajā laikā es strādāju vadot reģionālās prezentācijas, līdz ar to runājot ļoti daudz. Man bieži vien bija balss aizsmakums, un man bija problēmas ar to, un vajadzēja dažādi to kaklu skalot un ietekmēt un eļļot, lai es varētu strādāt reāli. Ja. Nu, un, tas bija tajā laikā, bet jau pagāja vairāki gadi, kad es jūtu augstuma sajūtu, ka man tā kā visu laiku bija augsti. Tas jau bija tagad pirms kaut kādiem dažiem gadiem, laikam jau man meita bija piedzimusi. Tad bija tāda augstuma sajūta, ka, piemēram, steigā pa māju pēkšņi sagribās uzvilkt cepuri galvā, kad ir augsti. Un tad nākamais ir tā matu izkrišana, ja. Nu, lūk, bieži mēsli ir bez simptomiem. Nu, jā, ir tā, ka citreiz mēs dzīvojam to savu dzīvi, mēs it kā to nepamanam. Jā, viss notiek dzīvē, kā arī man, ja, kad tieši sievietēm, kurām ir gan grūtniecības, gan dažādi periodi, mēs esam aizņemtas ar visiem, ar vīru, ar bērniem, ar dzīves kārtošanu, bet bieži vien nepievēršam uzmanību šim te reālajam trakajam mirklim, jā, kad mūsu organismā notiek nopietnas izmaiņas un kad īstenībā mums kaut kas ir jādara, kā saka, lietas labā, jā. Tad virzamies tālāk, nākamais. Tad... Tā. Tātad tos mezglus atklāja. Nu, pārsvarā atklāja ar ultrasonogrāfiju. Noteikti jums jau lielai daļai jūs esat tam gājuši cauri. Asins analīzēs taisa TSH. Tas ir vairāk saistīts ar to, kā strādā hipofīze. Jau, nu, teiksim, kādus signālus dod mūsu galvas dziedzeri galvenie, ja? Un F4 un F3, jā, tie tur parādās izmaiņas, tad jau tas ir nopietnāk. Un antivielas ir tās, kas var parādīt to, kad organismā ir šie te autoimūnie procesi sākušies. Jā. Man antivielas bija pāri 400, un tad es izstāstīšu, kā es to visu dabūju normā. Nu, ja nepieciešams vēl veikt tādu punkciju, tāda man nav bijusi, ja. Bet ko tad īsti darīt? Ko darīt, ja šīs analīzes kaut kādā ziņā nav kārtībā, vai ir kāds no simptomiem, vai, piemēram, varbūt jūs jau dzerat kaut kādas zāles, bet jūs gribat atteikties no tām zālēm, tad es arī pastāstīšu, ja tas vai jums tas dara vai nedara, tas ir jūsu ziņā, bet kāds tad bija mans plāns? Plāns bija 4 mēnešiem. Atjaunot ūdens dzeršanas režīmu. Tātad ūdens līdzsvars šūnās, tas ir pats pamats, lai organisms varētu izvadīt tos toksīnus un sakārtoties pats. Tātad ūdeni dzert, ja? Paskatieties, cik daudz jūs izdarat dienā ūdens. Ūdens būtu jādzer 30 ml kilogramu svara. Un kāds ūdens? Ne jau parasts.
ūdeni vajadzētu dzert kvalitatīvāku. Mazliet vēlāk, tagad virzīsimies tālāk, es jums pastāstīšu arī par ūdeni. Otrs tātad ir ļoti svarīgi samazināt patogēnu slogu, jo tieši vairogdziedzers ir tā daļa, kur daudz baktērijas. Parasti kā notiek saaugstēšanās? Mutē nonāk vīruss. Ja tur ir pietiekami baktērijas, tad veidojās iekaisums jau kakla daļā, deguns. Jā, pirmā reakcija cilvēkam vienmēr veidojas ar galvu, ar muti. Jo tieši caur muti organismā nonāk mikrobi, baktērijas, vīrusi un tā tālāk. Ja tieši mutē notiek tas viss, un tas viss, protams, tepatās ir kakls, tepatās ir vairogdziedzers, un tas viss ir savstarpēji ļoti, ļoti tuvu. Vēl, ja cilvēkam problēmas ar zobiem vai zobi nav salaboti, arī tas vēl var šos iekaisuma procesus kakla daļā veidot. Tātad pirmais ir samazināt patogēnu slogu. Kas ir patogēni? Tas ir baktērijas, vīrusi, sēnītes, parazīti, vienšoņi. Ja? Tātad ļoti svarīgi saprast, ka patogēni tas ir viss kopā. Trešais ir veikt dziļo zarnu trakta tīrīšanu. Kāpēc zarnas? Tāpēc, ka tieši zarnas ir ļoti saistīts ar vairogdziedzeri. Ja mums dēļ tā, ka zarnās ir iekaisums, neuzsūcās minerāli, cinks, selēns, tas pats zels, ja, līdz ar to vairogdziedzers nestrādās kārtībā. Tāpēc ir jāsaved kārtībā zarnu trakts vispirms, un tad mēs varam runāt par vairogdziedzera atveseļošanu. Un ceturtais ir mikrofloras barošana. Mikroflora atrodas zarnās, tas ir labās baktērijas, labo slikto baktēriju līdzsvars. Ļoti, ļoti svarīgi ir baktērijas mums vajadzīgas, jā, mūsu zarnu traktā, bet tur vajag, lai dabūtu to līdzsvaru, kad patogēnās ir mazāk un labās ir vairāk, un viņas, teiksim, strādā, dara katra savu darbiņu, un viss labi sagremojās un nokļūst tās labās vielas, minerāli, vitamīni, viņi uzsūcās un dod jums enerģiju nokļūst šūnās un asinsritē. Protams, ir svarīgs dzīvesveids kā tāds. Jā, ja, teiksim, es esmu stresā un netaisos neko mainīt, nu, diemžēl, neko mēs nevaram atrasināt. Tad tas viss vedīs vēl dziļāk. Ļoti svarīgi sakārtot ūdens dzeršanas režīmu, pastaigas svaigā gaisā, pretiekaisuma ēdienkarte, miers, organisma attīrīšana, šūnu barošana. Un vēl ļoti svarīga nianse, kuras tagad tieši mācījos pie tātad medicīnas doktoras Olgas Pathamutņikovas, un izrādās, ka hormoni strādā normā, ja tauki ir pietiekami uzturām. Jo, ja mums trūks tauki, visas tās beztauku diētas, samazinātais tauku saturs krējumā, piens beztauku un tā tālāk, tas viss patiesībā ir tieši tas, kas traucē hormonālajai sistēmai normāli darboties. Pretiekais un ēdienkarte, ja jums interesēs, es, protams, jums pastāstīšu, ja, tur ir pamatprincipi, kā viņa tiek veidota, to visu es esmu izmācījusies un arī šobrīd vadu maratonus, kur pretiekais un ēdienkarte ir pamatā, ja, tāpēc, ka tieši tā pretiekais un ēdienkarte palīdz sadziedēt un sakārtot zarnu traktu, ja. Pastaigas svaigā gaisā to var visi, ūdendzeršanu sakārtot var visi, mieru var censties visi iegūt, tikai jāatrod ir katram savs. Kādam tā var būt meditācija, kādam tā ir lūkšana. Varbūt cilvēkam ir miers, ka viņš aiziet uz pirti vai pasēž siltā vannā. Katram ir savs, bet jums ir jāatrod laiks sev, lai iegūtu kaut kādu mieru. Varbūt vienkārši pasēdēt 5 minūtes, padzert tēju vai kafiju, pabaudīt ārā skaisto gaisu, atļaut sev, iedot sev tos 5, 10 minūtes vai pusstundiņu ikdienas skrējienā, iestrēties pret sevi ar mīlestību, censties darīt to, kas rada mums, dod mums iekšējo mieru. Tas ir ļoti svarīgi. Varbūt mierīga mūzika, varbūt meditatīva mūzika. Nav vienmēr jāiet meditācijā, bet cilvēks var ieslēgt meditatīvu mūziku, atgulties, padomāt labas domas, atslābināt sevi un censties atbrīvoties no visa smaguma. Protams, pie miera runājot vēl mazgāšanās ar sāli, sāls vannas, teiksim, pirtī beršanās ar sāli ļoti palīdz, jā, teiksim, relaksācijai, vannas, sveču gaismā vannas, vannā reāli ieber kilogramu sāli, guļ, relaksējies, varbūt piebērt kādas smaržīgās tējas zāles, kas patīkamas, jā, un izbaudīt jau smaržu terapija būs un tā. Tas ir mazliet palutināt ar tādām dabas vielām, kas ir pieejamas un, teiksim, neko nemaksā. Tālāk organisma attīrīšana, nu tur jau ir tieši tās programmas, kuras es jums pastāstīšu.
speciālas ārstu un naturopātu izstrādātas programmas, kas man palīdzēja. Tātad jums arī palīdzēs. Un šūnu barošana, jo bez tā vispār reāli tas nav iespējams. Ko tieši darīt, ja? Nu, ko tieši darīt, es jums tātad tūlīt pastāstīšu vairāk, pievienošu vēl vienu prezentāciju. Ko tad tieši darīt, ja? Tā, kā man te viņu atrast? Tas nav īsti tas. Jā, pirms 18 gadiem es nonācu veselības klubiņā, kur par šo veselības koncepciju man jau stāstīja. Es to visu zināju un daudz ko sapratu, bet, ziniet, cilvēks ir cilvēks un dzīve ir dzīve un nevienmēr turies pie vienas tās pašas informācijas. Un arī man bija tā, ka es gāju tam visam cauri, es to biju darījusi, man ļoti daudz bija rezultāti. Es nonācu veselības klubā, tāpēc, ka man dēls bija saslimis, es izārstēju viņu ar dabas vielām. Tad sāku to visu mācīties, darīt un darboties un visu palīdzēju sev. Arī šūnas baroju un tā man bija gan migrēnas pārgāja, gan atjaunojās liesa, kas bija izoperēta, ja tas tāds brīnums notika. Bija ļoti daudz labi rezultāti. Sakārtoju arī zarnu traktu. Bet gadi gāju uz priekšu, tad es aizbraucu uz Norvēģiju un viss tas tā aizpeldēja. Tad, kad es atgriezos no Norvēģijas, bija gan stress, gan sākās arī šīs veselības problēmas, tādas nopietnākas, ja? Un es atkal atgriezos pie šīs veselības koncepcijas, kuras pamatā viss sākas ar šūnu. Mūsu ķermenī ir triljoniem šūnu, un katra šūna gan elpo, gan barojas, gan izveda toksīnus, vairojas, ja? Un ja šūna katru dienu saņem visu nepieciešamo to, kas viņai ir vajadzīgs, tad viņa var radīt jaunu, pilnīgi veselu šūnu. Ja? Es esmu tam apliecinājums, tāpēc, ka man atjaunojās orgāns liesa, kas bija izoperēts pēc autoavārijas. Tas ir cits stāsts šoreiz, ne par to, bet vienkārši par to, kur man veidoja šī ticība, pārliecība, un es zinu, par ko es runāju. Ja? Tātad pirmais pamats dzīvībai ir ūdens. Šūna dzīvo ūdenī, tāpat kā zivis akvārijā, ja? vai zivis dzīvo ūdenī. 70 līdz 80% cilvēku organisms sastāv tieši no ūdens, un bez ūdens nav iespējams neviens process šūnā. Ne attīrīšanās, ne barošanās, ne arī enerģijas ražošana. Ja cilvēki dzer maz ūdeni vai nedzer ūdeni, tad ir nogurums, apātija, neforšs stāvokļi, galva sāp, nav spēka piecelties, saka slinkums, bet slinkums tas nav. Slinkuma tāda nav vispār. Ir cilvēkam vai nu ir enerģija, vai nu enerģijas viņam nav, un ja nav ūdens, nav arī enerģijas. Taču ir maza nianse, kādam ūdenim vajadzētu būt. Protams, strukturētam. Strukturēts ūdens ir dzīvs ūdens. Pēc vairākiem mērījumiem un pamatiem ir pat veselas grāmatas var izpētīt, ja, kad ūdenim ir jābūt ar noteiktiem parametriem. Ar pareizu pH tātad līmeni, viegli sārvainam, bagātam ar minerāliem, antioksidantiem. Un te mums, ja mēs skatāmies veselības klubiņā, kurā es esmu, Coral Club risinājums ir tātad kompozīcija Coral Mine plus H-500. Par to pēc tam pastāstīšu. Bieži vien krāna ūdens satur chloru, smagos metālus, mikroplasmasu, farmaceitiskos atlikumus. pH līmenis ir skāps. Tas ir viss no mērījumiem. Ja? Molekulārās struktūras klasteri ir pārāk lieli, un šis ūdens netiek šūnā iekšā. Tāpēc bieži vien, tad, kad sāku strādāt ar diagnostikas aparatūru, to visu izmācījos un izgāju cauri alternatīvo medicīnu, tad man diagnostikā parādījās, ka cilvēkam ir šī dehidrācija. Viņš saka, es izdzeru 2 litrus ūdens. Tas nekas. Ja izdzer cilvēks 2 litrus ūdens, kas ir krāna ūdens, kas netiek iekšā šūnā, vai tas ir filtrēts ūdens, kas ir miris ūdens, viņš netiek iekšā šūnā, tātad rādās dehidrācijas procesi. No kā veidojas galvas sāpes, vēdera aizcietējumi, sāk sāpēt mugura, locītavas, tāpēc, ka trūkst visur šķidruma. Trūkst šķidruma piesārņojas akne, tāpēc, ka aknei dienā vispār vajadzīgs 1 litrs 400 ml ūdens. Zemes antioksidantu potenciāls, tad ORP, tas ir oksidēšanās, reducēšanās potenciāls. Ja viņš ir ar plus zīmi, tas nozīmē, ka, lai šo ūdeni pārstrādātu, organismam ir jāizmanto ļoti daudz enerģijas rezerves, kas bieži vien mūsdienās cilvēkam pietrūkst. Un ilgstoši lietojot šādu ūdeni, paaugstinās oksidatīvais stress un notiek šī šūnu dehidrācija. Tam visam es esmu gājusi cauri, jo arī es, kā cilvēks, esmu gan dzērusi, gan nedzērusi ūdeni.
Nākamais ir tātad attīrīšanas. Pirms barot šūnu, to vajag attīrīt, tāpēc, ka šūnās arī tāpat kā visā organismā ir toksīni. Katru dienu organismā uzkrājas toksīni, uzkrājas, protams, arī smagie metāli, parazīti, lieki medikamenti, šūnu atkritumi, un stress ir tas, kas to visu vēl rada, jo veidojas saspringumi, kaut kur nobloķējas asinsrite, viņa nav tik aktīva, ja tur, kur mums ir savilkumi, bloķējas asinsrite, un tur veidojas un krājas toksīni, sāļi, viss kaut kas, jā. Pietiekoši daudz. Un ja šūna pati kā tāda ir piesārņota, tad barības vielas viņas arī neieplūst. Un tā normālā atjaunošanās procesa viņš vienkārši apstājas. Mūsu veselības klubam ir risinājumi. Un tā ir veselības koncepcija, kur vispirms tiek ieteikta korāla detoks programma, tā, kas izvada šos te toksīnus, pēc tam ir parašilta programma, kas samazina patogēnus, un aizveda projām parazītus, baktērijas, vienšūņus, sēnes, un dziļā zarnu trakta attīrīšana kolovāda, kuru ir izstrādājis profesors Alberts Zers, Kanādas zinātnieks, kas ilgs 14 dienas. Šī kolavāda ir tāda programma, kur ir jādzer pulverīši, kas ļoti labi savāc visas toksiskās vielas zarnās un izveda arī bioplēvi, jeb to gļotu mucīnu slāni, kas ir izveidojies gadiem. Gadiem viņš ir izveidojies, un tad viņu var izvadīt ārā. Un tikai pēc tam mēs varam barošanu dot, to, ko mēs runājam, selēns, cinks, visi minerāli, kas vajadzīgi, ja, tad mēs varam sākt dot. Un ir viens zinātnieks, kas ir izskaidrojis tādu kā veselu telefonu numuru, kā formulu, kas organismam ļoti vajadzīgs. Un tā formula sastāv no šādiem cipariem. Tas ir katru dienu šūnai vajadzīgas 28 aminoskābes, 15 minerāli, 12 vitamīni, 7 fermentu grupas un 3 nepiesātinātās taukskābes. Ja cilvēks katru dienu savai šūnai dod šo te visu, dzīvojot pēc šādas formulas, šūnas atjaunojās, un pēc 7 gadiem cilvēkam ir pilnīgi jauns organisms. Es esmu tā apliecinājums, jo man atjaunojās liesa kā orgāns, jā, tas ir ļoti interesanti. Jā, tikko es šito visu jau izstāstīju, tātad, ko tad dod aminoskābes? Proteīnu pamats, tas ir šūnu celtniecības materiāls. Lai šūna varētu radīt jaunu veselu šūnu, pats galvenais celtniecības materiāls tās ir aminoskābes. Tas ir tā kā mājai ķieģeļi, tāpat cilvēka organismam aminoskābes. Nu, mēs zinām olbaltumvielas vairāk, ja? Organisms olbaltumvielas ar fermentu palīdzību pārstrādā aminoskābēs, un šūnas jau to uztver kā šo te būvēšanas materiālu. 15 minerāli struktūrai ļoti svarīgi ir minerāli, cinks, selēns, kalcijs, magnīs, kālijs, enzīmiem vajadzīgs, elektriskajam līdzsvaram, jo bieži vien, ja trūkst elektrolītu cilvēku organismā, viņš tā kā saslimst, viņam ir grūti. Tāpēc ļoti svarīgi ir minerāli. Vitamīni šūnu vielmaiņai, fermenti gremošanai un vielmaiņai, taukskābes šūnu membrānām, smadzenēm, hormonālajai sistēmai. Ja gribam stiprus, kvalitatīvus, elastīgus asinsvadus, ļoti svarīgi ir lietot omega-3. Omega-3, tāpēc, ka omega-3 ir tā, kas bāro visvairāk. Jā. Par aminoskābēm runājot, tā ir spirulīna, chlorella, lucerna. Mums ir tāds protivitī ļoti kvalitatīvs aminoskābu komplekss. Par minerāliem runājot, mēs jau tā kā nosaucām, jā, kalcijs, magnīs, kālijs, visi minerāli. Varš, starp citu, ļoti svarīgs arī ir, ja? Selēns. Par vitamīniem, tātad visa B grupa nervu sistēmai, A vitamīns, redzēji, D, E vitamīni, C vitamīns, antioksidants ļoti spēcīgs. Ja ļoti daudz vitamīnu mums ir vajadzīgi organismam, lai viņš labi funkcionētu. Un starp citu, ja runā par fermentiem, fermentu bieži vien pietrūks tāpēc, ka mēs tiekam iekonservēti ar visām ēvielām un konservantiem, kas ir piebāsti pat maizē, ja? Iedomājieties, maizē konservanti piebāsti tā ķīmija, mēs līdz ar to iekonservējam savus iekšējos fermentus un gremošana ir traucēta, vielmaiņa ir traucēta. Ja mēs padomājam, kādreiz tikai Amerikā mēs redzējām tādus cilvēkus ar lieko svaru, ja, ka tādi riktīgi resnīši. Tagad pie mums Latvijā jau tas arī ienāk iekšā, tāpēc, ka mums ir piebāzta pārtika ar šo ķīmiju, visi šitie konservanti, katrā, teiksim, Eiropas regulas nosaka, kad ir jābūt maizē šitiem trakajiem konservantiem. Bet patiesībā, kad es izcepu mājās maizi, man viņa nostāv leduskapī nedēļu, viņa nepelē neko. Tā maize, viņai nevajag ēvielas, viņa ir ļoti laba. Tā kā tas viss ir tāds izdomājums, es nezinu, kāpēc, jā, bet traki.
kur mēs ejam. Nu, un, protams, omegas ļoti svarīgas, ja ēdam treknas zīvis, tāpat siļķe satur omegu, un tas ir svarīgi. Aizsardzība. Aizsardzība ir vajadzīga šūnai, tāpēc, ka šūnas tiek bojātas. Brīvie radikāļi bojā šūnas, stress, ķīmiskie medikamenti, ķīmiski, ģenētiski modificētā pārtika, starp citu, ja, kas mūsdienās ir ļoti daudz. Ja. Ir gan rieksti, gan tā pati kukurūza ir modificēta. Ja, ļoti daudz pārtikas produktu, zemes rieksti, kukurūza, kas jau tāds mums pazīstamais. Ja, nu, daudz īstenībā. Toksīni bojā šūnu DNS. Jā. Un tad jau ir problēmas. Tāpēc nepieciešami antioksidanti un adaptogēni. Mūsu risinājumi ir Fandetoks, Fitomīks, Cirkofīd, H-500, C vitamīns un asinotors. Bet patiesībā tas viss ir vajadzīgs, ar zināšanām ir jāzina, kā tieši to visu lietot, ir speciāla schēma, kā to pareizi darīt. Un to schēmu es jums varu pastāstīt, jo pie mums veselības klubā katram ir savs konsultants cilvēkam, tāpēc, kad mēs to visu esam mācījušies ļoti daudzus gadus, un mēs zinām, kā tas viss ir jādara. Tas nav vienkārši paņem kaut ko un dzer. Ja? Nu, un šūnas enerģija atrodas mitohondrijos. Mitohondrija ir tie, kas ražo enerģiju. Bez enerģijas šūna nespēja dzīvot. Ja? Un tāpēc ļoti svarīgi ir tieši ūdens, kas nes skābekli, magdijas, B vitamīni, koenzīmi. Ja? Un te jau atkal mums ir vesels risinājumu komplekss, ja? Ko tad var darīt. Nu, un zarnu trakts ir ļoti svarīgs un nozīmīgs veselībā, jo tieši zarnās ir otrās smadzenes, ja? Ja zarnas nav tīras, barības vielas netiek uzsūktas pietiekami, ja zarnās ir, teiksim, parazīti, viņi apēd visu labo, ja? Līdz ar to mikroflora ir izjaukta, imunitāte sliktāka, hormoni nestrādā, garstāvoklis slikts, neko negribas, apātija, vēl kaut kas. Nu, cilvēki domā, ka viņiem zarnās nekas nedzīvo, viss ir labi, bet ļoti bieži ir situācija pretēja. Un, diemžēl, te var bildē redzēt ļoti nesmuku skatu, bet, diemžēl, tāda ir situācija. Tāpēc mums ir šīs te programmas, kas palīdz attīrīt pa soļiem. Tātad veselas šūnas, jauns organisms, šī ir veselības koncepcija, kas sastāv no tātad 4 soļiem pamatā. Pirmais, jūs redzat, rozā tā kaste, ja, rozā programma, kur ir salikuši kopā ārsta naturopāti, tur ir dabas vielas, kas izvada toksīnus. Tātad pirmais tiek izvadīti tieši toksīni, jā. Pēc tam patogēni tiek samazināti, tās ir vēl 30 dienas. Pirmā programma ir 30 dienas, otrā programma 30 dienas, trešā programma ir 14 dienas. Šī ir dziļā zarnu traktā tīrīšana, kolavāda, ja. Tad ir mikrofloras atjaunošanas programma. Un pēc 7 gadiem mūsu organisms pilnībā atjaunojies, ja šūnas tiek pastāvīgi barotas, aizsargātas, attīrītas. Parasti pēc mūsu veselības kluba koncepcijas organisms attīrīt vajadzētu apmēram 2 reizes gadā. Biežāk nevajag. Jā, iziet šādas te programmas 2 reizes gadā. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tas palīdz šūnām atgūt savu veselīgo stāvokli. Nu, un tur augšā, tur mēs redzam, tā ir šķidrā hialuronskābe un chondroitīns, kas baro locītavas un pabaro arī acis, jā, tātad uzlabo tādu jau kopējo stāvokli, kas ir saistīts ar locītavām un saistaudiem. Tā, nu ko? Paldies par uzmanību. Tas ir viss, ko šodien jums gribēju pastāstīt par šo te ceļu, kā es tiku pie saviem labajiem rezultātiem. Ceļš nav tik vienkāršs, kā izskatās, nav tā vienkārši izgāja programmas, viss ok, ja drusciņ tomēr vajag pievērst vairāk uzmanību gan savām domām, savai pašsajūtai, kā es jūtos, kā atrast šo tie iekšējo mieru, kaut kādas kustības, pastaigas, ja to visu mēs vadam arī maratonos, tam, ka mēs esam pati izgājusi cauri, es to stāstu šobrīd arī citiem. Tā ka, ja jums radās kaut kāda interese un jūs gribat sev reāli palīdzēt, ja, atjaunot vairogdziedzaru šūnas un uzlabot pašsajūtu, tad droši man rakstiet privāti un varam sarunāt konsultāciju, to visu sīki, smalki izrunāt, tāpēc, ka mums veselības klubā katram cilvēkam savs konsultants, konsultācija ir bez maksas, ja, tā ka jūs droši varat izmantot šo iespēju. Paldies par uzmanību, jauku visiem vakaru, dienu un tā tālāk.